Rīt ir 4. maijs, mūsu valsts neatkarības atjaunošanas gada diena. Dabūt atpakaļ savu brīvību nav nekāda joka lieta. Tā ir kā Latvijas 2. dzimšanas diena, patiešām vērā ņemami svētki. Tāpēc raidījumā šodien runāsim tieši par valsts svētku svinēšanu. Mēģināsim saprast, vai un kāpēc bērniem, kā arī mums pašiem, svinēt Latvijas svētkus ir svarīgi. Šodien raidījumā skatieties, kā valsts svētkus ar ģimeni atzīmē mūziķis Guntars Račs. Svētki ir obligāti jāsvin. Mīļie cilvēki, dariet to. Svinēt vai nesvinēt 4. māju? Šodien mūsu stundas tēma ir patriotisms. Patriotisms un patriots. Pirmais, ar ko tiekamies pirmssvētku noskaņā, ir mūziķis un mūzikas izdevējs Guntars Račs. Viņš mūs sagaida savā valstībā, kompānijā Mikrofona ieraksti. Atceroties skolas laiku, kas aizvadīts Vēju pilsētā Liepājā, Guntars atminas, ka līdz 4. klasei mācījies ļoti labi, bet vēlāk gan par sekmēm vairs nav gribējies domāt. Līdzīgi kā citiem klases biedriem, drīzāk laiku pa laikam izstrādāt kaut ko tādu, kas līdzētu tapt pamanītam. Man nepārāk patika fizika, un man bija bail no skolotāja, kurš to pasniedz. Man bija nedaudz bail arī no darbmācības skolotāja, jo viņš rāva aiz ausīm un bija diezgan nežēlīgi tur izdarījās ar nepaklausīgiem zēniem. Bet pamatskolas nobeigums saglabājies ne tikai sausu atmiņu, bet pat izjūtu līmenī. Pirmās asociācijas tīri fiziski izjūtu to, kā es izgāju caur skolas apakšējo stāvu, izgāju ārā un sapratu, es šo skolu esmu pabeidzis un man te vairs nebūs jāmokās. Tās bija mans tās pirmās sajūtas. Tā kā pamatskolā ķīmija un citi eksaktie priekšmeti Guntaram pie sirds īsti negāja, toties patika literatūra un sanāca lieliski domraksti, bija apmēram skaidrs, ka tālāk dzīvē viņējais droši vien būs humanitārais virziens. Taču līdz pat pēdējam brīdim neviens nenojauta, kas tieši tas varētu būt. Beidzot 8. klasi, neviens no maniem draugiem un pat man māte nenojauta, ka es varētu iestāties mūzikas skolā. Tas man bija tāds diezgan spontāns lēmums, vairāk ietekmēts no tā, ka daži mani draugi mācījās šajā skolā un ka mani tuvākie draugi arī teica, jā, tā nav slikta ideja, iesim uz mūzikas skolu. Ļoti daudz, ar kuriem es mācījos kopā, ir mani draugi vēl šodien, tā kā droši vien es viņus nebūtu nekad saticis, ja nebūtu gājis tieši šajā skolā, un tas gan būtu bēdīgi. Vēl bez draugiem lielu lomu droši vien katram no mums un neiztrūkstoši arī Guntaram nospēlējuši skolotāji. Īpaši spilgti viņš atceras kādas skolotājas droši vien neapdomīgi izteiktu frāzi, ko viņa pati iespējams pavisam drīz aizmirsa, taču Guntaram tā palikusi prātā visas dzīves garumā. Tā paskatījās mums, teica, es jūs visus uzreiz jau atpazīstu, tā, Rači, tu savu dzīvi, tu izstāst, ka tu vispār cietumā būsi, un tā. Man tas šausmīgi aizskāra, un tas man faktiski radīja pārliecību, tur es nedomāju, ka es esmu, kā saka, šeit mācos, esmu radījis, lai nonāktu cietumā. Kāpēc? Un es pierādīšu pretējo, un visu dzīvi tā vai savādāk, es ik pa brīdim atceros šīs skolotājas teikto, un visu, ko es daru, ne viss, protams, bet kaut kāda daļa, ja man dzīvē izdodas kaut ko sasniegt, es domāju, kā viņai nebija taisnība. Bet, protams, nebija jau arī tā, ka visi skolotāji par Guntaru būtu izteikuši tik drūmas prognozes. Tāpēc daudzus no viņiem viņš tagad atceras ar sirsnību. Ar skolotājiem, ar atsevišķiem man pilnīgi noteikti dzīvē ir ļoti paveicies, un dažām es patiešām gribu sirsnīgi pateikties par to ieguldījumu manā attīstībā un atvainoties visiem, ja es kādam esmu varbūt skolas laikā kaut kā kritis uz nerviem vai kaut kā tam līdzīgi. Nu, kad paša meitai Odrijai jau 10 gadu, Guntars ir patīkam pārsteigts un lepns, ka viņa mācoties 4. klasē, tādās mūzikas lietās kā nošu atpazīšana un teorija, ar tēti jau spēj sarunāties kā līdzīgs ar līdzīgu. Ar Odrijas skolas izvēli Guntars ir ļoti apmierināts un slavē arī turienes svētku svinēšanas tradīcijas.
tas nav tikai skolas nopelns, tā droši vien ir arī ģimenes nopelns, ja mēs atzīmējam visus valsts svētkus un apmeklējam gan kādas svinīgas pasākumus, gan paši mājās atbilstoši noformējam, izkaram karogu un klausamies atbilstošu muziku. Svētki ir obligāti jāsvin. Mīļie cilvēki, dariet to un jo biežāk, jo labāk. Tomēr svētki ir stipri atšķirīgi. Ziemassvētki, dzimšanas dienas, lieldienas, katriem ir savas tradīcijas un īpašā noskaņa. Tā, kas vieno tieši valsts svētkus, ir patriotiskā dzirksts. Daudz tagad teiks patriotisms, tas tāds nevajadzīgs pomps vien ir, bez tā gluži labi var iztikt. Savukārt citiem varētu būt pilnīgi pretējs viedoklis. Paraudzīsimies, kas par valstiskajām vērtībām sakāms vēsturniekam, skolotājai, psiholoģijai un pašiem skolēniem. Bet vispirms vārds jaunsargiem. Jo ja jau kaut kur atrodams patriotismu koncentrāts, tad visticamāk tieši jaunsardzes rindās. Tiklīdz kā uzvelk formu, tā patriotismu sajūta. Vismaz man tā ir. Jaunsardze izglīto jauniešus, viņi vairāk apzinās sevi, apzinās, kas ir valsts, kas ir patriotisms, viņi ir gudrāki, viņi prot dzīvot. Tāpēc, kā jaunsardzē iemāca ne tikai to praktisko, bet arī vērtības, dzīves vērtības, kas tālāk nodara. Brālis man tagad dienē Aizsardzības akadēmijā nacionālajā, un mēs vienmēr tiekamies Krastmalā uz parādi. Ir bijis, ka mēs ar Dobeles jaunsargiem arī soļojuši parādā esam. Protams, arī forši paskatīties, kā tas viss notiek Rīgā arī Dobelē. Katru 11. 18. novembri ir parādi, slāpu gājieni, un mēs arī uz tiem ejam, tajos piedalāmies. Tomēr tu esi zem sava valsts karoga, tu izjūti to, ka tu stāvi vai nu pie brīvības pieminekļa, vai savā pilsētiņā pie kāda pieminekļa. Kaut arī bataljonā pie karoga stāvot, tu izjūti to, ka tomēr tu esi tāda tā kā valsts daļiņa, viena tāda maza daļiņa no visas valsts. Jaunsardzē tiek ieaudzināts patriotisms tā, kad mēs piedalāmies dažādos gājienos, piemēram, lāpu gājienā 11. novembrī, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi un svinīgi. Nodarbībās mums māca Latvijas vēsturi, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi, un katram latvietim vajadzētu to zināt. Kad tā aprunājas ar jauniešiem, neizskaidrais patriotismu jēdziens ātri vien iegūst konkrētas aprises. Te nav runa par tukšu patosu, bet gan par cieņu un mīlestību pret vietu, kur dzīvojam. Īpašie kopā būšanas un svētku mirkļi palīdz šīs sajūtas atsvaidzināt un novērtēt to, kas ar grūtībām iegūts un jāuztur. Pašiem sava valsts. Mēs braucam jaunsardzi, sakopt piemiņas vietas, svētkos un arī vispār, kad ir talkas un braucam, sakārtojam visu. Tādā veidā izrādam Latvijai savu cieņu. Ir jābūt savas valsts patriotam. Nevar būt tā, ka tu dzīvo šeit un tu neatbalsti valsts svētkus. Tie ir jāatbalsta, jo tomēr tā ir mūsu mazā dzimtenīte. Tāda svētki nav jāaizmirst. Patriotisms ir viena no pamatsastāvdaļām vispār mūsu jaunsargu būtībai, un pamatmērķis ir būt lojāliem Latvijas valsts pilsoņiem. Un patriotisms, ja tas ir tāpat, es salīdzinu, ka nevar iegūt vienā dienā un pateikt, tu esi patriots, un viņš ir soli pa solim. Un tad mūsu uzdevums, kā mēs viņu veicinām. Patriotisms tā ir savas tevzemes mīlestība. Un ja tev šīs mīlestības nav, kā tu vari bez mīlestības dzīvot? Tomēr pēdējā laikā publiskajā telpā itin bieži izskan ideja, ka globalizācijas ietekmē nacionālās valstis diezko ilgi pastāvēt nespējas, ka visa šī piesaista kādām valstīm vispār nav necik moderna un beigās mēs visi tāpat esam pasaules pilsoņi, kam kāda noteikta piederība vispār nav vajadzīga. Pirms krītam izmisumā vai sajūsmā aplaudējam šādai visaptverošai nākotnes vīzijai, ieklausīsimies psiholoģijas skaidrojumā par cilvēka identitātes veidošanās pamatprincipiem. Valstiskā identitāte ir saistīta ar es izjūtu, jeb sevis izjūtu, kas ir tāda savas individa identitātes daļa. Un šī es izjūta bērniņam augot attīstās. Tas nozīmē, ja sākumā bērniņš jūtās un ir ļoti cieši saistīts tikai ar savu mammu, tad pamazām augot šis loks paplašinās, tur ienāk citi ģimenes locekļi, viņu vienaudži, skola un vēlāk arī sabiedrība. Un piederības izjūta, patiesībā šī valstiskā identitāte lielos vilcienos ir piederības izjūta un lepnums par savu valsti. Tā
ja tāda cilvēkam ir izveidojusies, tad tas rada drošību, prognozējumības izjūtu visumā. Piederība savai valstī, valstiskā identitāte tātad pamatā saistās ar drošības izjūtu. Ja šādas piederības sajūtas nav, cilvēks izjūt vairāk stresu un disharmoniju. Tas ved uz iekšēju konfliktu, kam seko trauksme, bažas, nomāktība un nedrošības izjūta. Tātad, lai vai kā mums gribētos domāt, ka Coca-Cola un internets visus pasaules iemītniekus drīz sapludinās vienotā veselumā, psihologi ir droši, ka tā tomēr nenotiks. Jo cilvēks ir tā iekārtots, ka viņam nepieciešams piederēties konkrētai grupai. Tā nevar notikt, tāpēc, ka piederība grupai ir arī daļa no mūsu identitātes daļas. Un mēs nevaram būt visi, jebkas piederēt tik vienai grupai, jo mēs identificējamies ar grupu, kurai mēs piederam. Man arī ir bijusi saruna ar vairākiem cilvēkiem, kuri ir aizbraukuši dzīvot uz ārzemēm. Viņi nespēja dzīvot, jo viņi neizjūt šo piederību. Te zemē, kurā viņi strādā, un varbūt pelna lielu naudu. Viņi atgriežas atpakaļ. Viņi saka, bet mēs tur nekas nebijām, mēs tur bijām sveši. Turpmāk raidījumā skatieties, kāpēc ir vērtīgi iedibināt svētku svinēšanas tradīcijas. Brīvība nekad nav mūžīga, par to vienmēr jācīnās, jākaro, jo tev jāpārstāv savu lēmumu, tev jāklaus līdz valstī, jo dažam var ienākt galvā, ka visa Latvija būs mana, tur mūsējā, un mēģinās viņu iekarot, un nebūs brīvība cilvēkam, cilvēku vārdam, un tur nekā nesanāks, tāpēc par brīvību vienmēr jācīnās. Skolotāja Daiga Rīgas 31. vidusskolā rīko arī svētku pasākumus un gatava padalīties ar saviem vērojumiem. Jā, ir skolēni arī, kur pauž šādu viedokli, ka mēs dzīvojam globālā sabiedrībā un ka mums nav jāsvin valsts svētki. Bet tā ir tikai maza daļa. Man jau liekas, ka katram cilvēkam gribas kaut kam piederēt. Tas ir ļoti svarīgi. Ja mēs piederam skolai, mēs piederam klasē, mēs piederam ģimenei, mēs piederam arī konkrētai vietai, konkrētai valstī, konkrētai tautai. Un cilvēkam tas ir būtiski un svarīgi. Un tādēļ arī ir svarīgi svinēt valsts svētkus. Mums bija iespēja paciemoties skolā tieši tuvojoties valsts svētkiem, kad bērni klases stundā saviem spēkiem un ar skolotājas palīdzību mēģināja saprast, no kā tad īsti sastāv patriotisms. Patriotisks cilvēks ir tāds, kurš cīnās par savu tautu, ievēro tradīcijas, lepojas ar savu zemi, ciena savu valodu, apmeklē dažādas kultūras pasākumus, kas ir Latvijā, un klausās savas tautas mūziku. Patriotisms ir, ka tu aizstāv savu valstu, tu palīdzi savai valstī, ka tu, atkal tas pats, ka tu nevis sēdi mājās un tāds Latvija, man tas ir vienalga, kur es dzīvoju, bet kad, es dzīvošu Latvijā, nevis Amerikā vai Āfrikā, bet es dzīvošu Latvijā, jo es piedzimis Latvijā, dzīvoju Latvijā, un citiem pat arī ir tā, esmu dzimis Latvijā, dzīvošu un arī nomiršu tepat Latvijā. Pirms vairākiem gadiem mēs iedibinājām tradīciju, ka katra klase Latvijai dzimšanas dienā dāvina tautas dziesmu. Un bērniem tas ļoti patīk. Ja sākumā varbūt likās, ka klasē ir grūti nodziedāt tautas dziesmu, jo ne visās klasēs ir labi dziedātāji. Tad tagad visi jau zina laicīgi, ka tautas dziesma būs jādzied, sāk jau no oktobra gatavoties, un tiešām ļoti, ļoti interesanti un ļoti jauka priekšnesuma. Un tādēļ bērniem arī patīk. Saskaitīja, ar to Dieva rociņā ir
skolotāja pamanījusi. Tas, ka svētku koncertā jāpiedalās pilnīgi visiem, valsts svētku svinēšanu padarīs par kaut ko patiešām īpašu. Šī tradīcija katram devusi iespēju sajusties piederīgam savai skolai un vairāk izbaudīt svētkus. Tieši to uzsver arī psihologi. Lai sajustu piederību lielākai grupai, cilvēkam vispirms tā ir jāsajūt mazākajās. Tātad vispirms jābūt piederīgam ģimenei un skolai. Pretējā gadījumā, ja bērns, teiksim, neizjūt nekādu piesaisti skolai, viņš ir pietiekami atsvešināts, iet vienkārši uz skolu, nolaužas dienu un doties mājās. Tad šajā gadījumā, teiksim, arī patriotiskās audzināšanas un dažādi jauku svētku pasākumi, viņi neatstās zīmes tajā bērnā. Viņš vienkārši to nopurinās, tas būs tā kā pīlai ūdens. Viņš izies pa skolas durvīm un sevišķi nekā neatiecinās uz sevi. Tāpēc patiesībā tas pirmais, kas mums būtu jādara, būtu jāveido piederības izjūta skolai. Sākumā tas sāks ar piederības izjūtu ģimenei, skolai un pēc tam savai valstī. Nevis sākt no otra gala. Tieši emocionāli uzrunājoši un katru iesaistoši svētki ir īstais ceļš, kas palīdz bērnam droši sajusties savā skolā un pēc tam arī valstī. Jebkuri svētki ir ļoti svarīgi bērnu dzīvē, un arī valsts svētki. Tādiem būtu jābūt. Jo valsts svētkos blakus tām zināšanām, kas ir iegūtas mācību stundās, arī tām prasmēm, mēs izjūtam emocionāli savu piederību savai valstī, savai ģimenei, savām mājām, savai dzimtajai pusē. Šiem svētkiem ir jābūt, bet viņiem ir jābūt arī individuāli uzrunājošiem. Ir skaidrs, ka šobrīd bērni zina, kas ir himna, zina himnu, jau no 1. klases zina himnas vārdus. Jautājums, ko viņi dara? Vai viņi dzied, kā viņi dzied, vai viņi dzied tāpēc, ka tas ir obligāti, vai tāpēc, ka tas ir no sirds un tāpēc, ka tā ir viņa pārliecība. Tā kā skolai ir ļoti, ļoti liela nozīme šī valstiskuma izpratnes un arī apziņas veidošanā. Taču, protams, ar svētku svinēšanu iekšējās drošības sajūtas un pārliecības radīšanai noteikti ir par maz. Tāpēc svarīgi, ka bērnam pozitīvās vērtības nemāca akciju veidā vien, bet visā skolas laikā kopumā. Par šādu kompleksu pieeju vairākos 10 Latvijas skolu rūpējas Latvijas Universitātes atbalsta projekts. Un mēs sākam ar pamata vērtību audzināšanu, ko mēs mācam tieši darbībā. Un tā ir cieņa, drošība un atbildība. Un visplašākajā nozīmē tā var būt cieņa pret valsti, bet tā var būt arī cieņa pret skolu, pret šo konkrēto skolotāju, pret sevi pašu. Atbalsta projektā iesaistīto skolu pedagogi ir apgādāti ar īpašām rokas grāmatām, video materiāliem un gataviem klases stundu plāniem. Skolās ir sava noteikuma sistēma un skolotāji ikdienā uzslavē ne tikai tos, kam dienas grāmata pilna ar desmitniekiem, bet arī tos, kuri, piemēram, palīdzējuši klases biedram grūtā brīdī vai cītīgi apmeklējuši visas stundas. Šīs skolas ir kā mazas republikas, kuru uzdevums ir vairot drošību, atbildību un cieņu, un kur neviens ne skolotājs, ne skolēns nejūtas atstumts un neiederīgs. Mēs ceram arī caur šo projektu ar visiem skolas noteikumiem, ar pozitīvo pastiprinājumu, ar attiecību veidošanu, sekmēt piesaisti, skolēnu piesaisti skolai, kas arī tātad sekmēs šo drošības izjūtu, jo drošības izjūtu rada arī tas, ka ir pilnīgi skaidri noteikumi, kas te notiek. Un līdz ar to tas veicina atbildību, un atbildība arī katra individuālo atbildību, kas izpaužas aktivitātē. Es savu atbildību realizēju savā uzvedībā. Ir arī svarīgi tas, ko katrs skolotājs ar savu personisko piemēru dara katrā mācību stundā. Mēs zinām, ka ne jau tik daudz māca zināšanas, bet māca katrs ar savu cilvēcisko piemēru. Un skolotāji ar savu pilsonisko stāju, ar savu harizmu, ar savu personīgo bagātību un arī attieksmi par valsti ir skolēniem labi piemēri. Taču visu jomu eksperti, kas jau kā saistīti ar izglītību, vienā balsī atgādina. Noteikti nevar būt tā, ka pedagogi raujas melnu muti, lai skolā visādiem veidiem radītu piederības sajūtu, drošību, cieņu un atbildību pret skolas biedriem un vietu, kur dzīvojam, bet vecāki savā ikdienas steigā par šīm lietām ģimenei vispār neliekas nezinis. Mājās tās izrunātās frāzes, ko mēs veltam politiķiem un arī mūsu valstī, viņas jau dzird arī mūsu bērni.
Un tad ir ļoti grūti prasīt no skolotājiem, lai viņi iemāca mūsu bērniem patriotismu, bet ja mēs paši mājās ar viņiem runājam žargonā un piesaucam visas negācijas, kas ir apkārt mūsu valstī, un tāpēc varbūt tomēr jāpadomā, ko bērnu klātbūtnē mēs par savu valsti runājam. Tieši tāpat kā skolā, arī mājās lielu lomu ir ģimenē iedibinātām tradīcijām. Skolotājs, protams, var mācīt šīs vērtības. Viņš var izrunāt faktus arī vēsturiskos par konkrētiem svētkiem, bet galu galā svētkos tas bērns visticamāk nebūs skolā, bet viņš būs mājās ģimenē. Un tāpēc ģimenēm ir jāiemācās veidot kaut kādas tradīcijas. Un nekas labāk tos bērnus nesaturēs kopā pie vecākiem kā šīs tradīcijas. Arī tā, ka viņi izaugs lieli, lai viņiem būtu tas pamats, lai viņi zinātu, kā veidot tradīcijas arī savās ģimenēs. Jebkāda veida kopā būšana, laika pavadīšana, kaut vai lasot grāmatu, vai tikpat labi svinot Latvijas neatkarības atjaunošanas dienu, tad tas veido ģimenes kopību, emocionālās saites stiprina. Un tas viennozīmīgi ir ļoti, ļoti labi. Runājot par 4. maiju un konkrēti šiem svētkiem, pirmām kārtām ir burvīgs laiks vienmēr, tas ir pavasars, tas ir atmoda, un tās tradīcijas var būt visdažādākās, gan ar svinīgām brokastīm, gan ar došanos vienkārši pie dabas, vai izbraukumā uz prezidentu dzimtajām mājām, vai apceļojot kādus kultūras pieminekļus, kas ir tuvumā, lai bērni saprot, ka tā ir diena, ko mēs veltam Latvijai. Mūsu ģimenē ir tādas tradīcijas, ka mēs gatavojam svētku vakariņas, vakarā aprunājam lietas, kas ir saistīts ar Latviju, ar ko mēs lepojamies. Braucam skatīties salūtu krastmalā. Mūsu ģimenē ir tāda tradīcija, ka mēs katru gadu cepam svētku kūku sarkanbalta sarkanā krāsā. Šī ir tradīcija jau 20 gadus. Jābūt klāt pie krūtīm sarkanbalta sarkanai lentītei, lai būtu tā kā saskaņot 18. novembri. Ir jānoliek ziedi, un es iesaku vislabāk ir svinēt tos Latvijas svētkus, jo man tie vismīļākie ir. Mēs apskatāmies kādas televīzijas pārraides, tāda kā šo, piemēram, kurā mēs uzklausām citu cilvēku viedokļus par šo dienu, par šiem svētkiem. Mums ir tāds kaut kas īpašs mājās sagatavots, un arī noformēts, lai mēs visi justos kā svētku dienā. Un tad visdrīzāk mēs apmeklējam arī kādu varbūt restorānu, kur mēs kopā ģimene pusdienojam. Viens nu gan ir skaidrs. 18. novembris popularitātē 4. māju pagaidām stipri pārspēj. Tam ir dažādi iemesli. 4. māja svētkiem skolā nav veltīti plaši un svinīgi pasākumi, kā tas ir 18. novembrī. Savukārt ģimenēs pavasara labos laikapstākļus bieži vien izmanto dārza darbiem un valsts svētkus nepiemina. Bet vēl daļai no mums šķiet, ka dzimšanas diena tomēr var būt tikai vienreiz. Cik tad var svinēt? Šo svētku varbūt kādam var šķist, ka ir par daudz, tāpat kā sērdiena. Nē, es tiešām visiem cilvēkiem ieteiktu sviniet katrus svētkus. Tādā veidā mēs tā kā sevi ļoti, ļoti iepriecinam, pilnveidojam un tā kā kļūstam priecīgāki. Latvijas svētkus svinēt ne tikai tā latviešiem mazos lokos, bet arī rādīt to visā televīzijā, lai cilvēki saprot, kas ir Latvija. Un mēs neesam nemaz tik mazi, kad mēs varam kaut ko domāt un strādāt un izvirzīties tālāk. Es domāju, ka Latvijā ir populāri svinēt svētkus, jo es tiešām pazīstu ļoti, ļoti daudz cilvēkus, kas tiešām svin tos svētkus. Un viņiem tiešām ir svarīgi tie svētki. Es domāju, ka mums ir jāatzīmē 4. mājas, jo mēs esam atguvuši to neatkarību. Tas bija svarīgs brīdis mūsu tautas vēsturē. Tas ir jāpieņem katru gadu. Vēl kādi nozīmīgi? 4. mājas. Lūdzu. 1990. Tad nāc lūdzu ierakstīt.
Bieži vien skolēni nemaz nezina, ar ko tad 4. maijs Latvijai ir tik nozīmīgs. Taču vēsturnieki mēdz teikt, nav jau tik traki, ja jaunieši nezina kādu no vēsturiskajiem faktiem vai gadaskaitļiem, jo ne jau smalkā vēstures faktu zināšanā izpaužas patriotisms. Arī bez perfektas orientēšanās vēsturē cilvēks var domāt, ka šī ir pati labākā valsts, ja vien viņš tai jūtas piederīgs. Ko nozīmē cienīt un ko nozīmē lepoties? Es ļoti lepojos ar mūsu latviešu literatūru. Ir sarakstīts tik ļoti daudz skaisti stāsti, dzējoļi. Mums ir tik ļoti daudz skaistu rakstnieku, kas raksta ļoti skaisti. Kā arī es lepojos ļoti ar mūsu latviešu komponistiem. Katram jāsprās pie savām saknēm ir, un tikai tā, ja mēs kopīgi varam izaudzēt tādu skaistu mežu, kurā katrs koks, lai kādas tautības viņš nebūtu, vai kādas sugas vai šķirnes, būs individuāls, skaists, un kopā šis mežs vai druva būs lekna, skaista, zaļa un nesīs augļus visiem. Lai mums izdodas skaisti Latvijas neatkarības atgūšanas svētki. Pat ja nedosieties uz kādiem īpašiem svētku pasākumiem, arī laukos, cepot šašliku vai rosoties dārzā, var pacelt bērzusulas glāzi par mūsu brīvību. Bērni šos ģimeniskos mirkļus atcerēsies tikpat spilgti kā lielos skolas svētku koncertus. Un ne tikai atcerēsies, sajutīs piederību un drošību sirsniņās. Lai mums izdodas! Es personīgi novēlu visai Latvijai pastāvēt vēl ļoti, ļoti ilgus gadus, lai Latviju neviens neizjautu, lai neviens neieņemtu Latviju, lai Latvija kļūtu patstāvīga un brīva, kāda tā vienmēr ir bijusi.